Čau visiem! Šoreiz būs stāsts par zemes rekuperācijas izveidi. Protams, kā līdz galam viss tas nav pabeigts, jo uznāca, kā jau redzat, ziema. Nepaspēju otru galu sariktēt līdz galam, bet nu nekas. Pagaidu testu režīmā viņš šancē, viss notiek. Un jā, protams, arī video nekas jauns nav. Tagad slimoja Covidu, nu nekas, pofīgi. Ja tāds ir tas Covid, nu tad es nesaprotu, ko valsts vispār glušī ciet. Labi, tā. Nākamajā video nav ne jausmas, kas un kad, kā būs. Kaut kāds sīkums varbūt pastāstīšu, kas kā man nāk vēl 2 sūtījumi. Rekuperācijai tas kontrolieris, CO2 vārsts, kas ir priekš kamīna tās ventilācijas sistēmas katrais vaļā, lai iziet, kad iet ārā tie dūmi, lai vienkārši tur pa skurstenīt iziet, nu, to ventilācijas šahtu. Un tagad vienkārši dēļ to, ka nav tas, kas aiztaisās ciet, viss tas siltums nāk ārā uz jumta iet un jumts kūst. Nu, iespējas ir labs, jā. Nu, tad to vēl gaidu, kad nāks. Nu, drīz jābūt abiem diviem tūliņi, pat kaut kad, nezinu, pāris nedēļu laikā. Nu, līdz ziemiešiem jābūt tā vai šitā. Jā, labi. Ja jums patīk šādu vidu saturs, liekam laiku, abonējam kanālus. Gaidām nākamos video. Ata! Un nācās pārbūvēt zemes kolektoru, un tagad ir visi salikts līmenī, tā lai ūdens plūsma visu laiku uz leju, lai nekrājās ne gruntsūdeņi, ne kondensāts. Jā, aptuveni 60 metri. Ieliku tagad 2 trubas uzreiz, lai brīvāk gaisa plūsma. Nu, un vietām ir dziļums 1,50 m dziļumā, pat bišķi vairāk. Un šitām vajadzētu viss iet kārtīgi un nenoslīgt. Taisīsim tagad šito galu, ienākošo zemes rekuperatoram. Taisīsim uz augšu, liksim šādu veidu trubas, un tad viņš nāk šī vietā. Izborējam šeit caurumu, kas ir domāts, lai kondensāts aizplūst. Ieliekam šādu trubiņu. Tā diezgan tuvu pie zemes. Un piestiprinām ar izolācijas lēnu. Lai sākumā, lai viņš kamēr viss vietā ieriktējās, lai neaizmūk. Liekam iekšā. Un otrā klāt. Ieliekam papildus gofru, lai visi kondensāti ūdeņi varētu vēl vieglāk aizplūst prom tālāk.